1949. gada 25. martā vairāk nekā 42,000 Latvijas iedzīvotājs vārdarbīgi deportēja uz Sibīriju, no Ogres novada 1061. Pieminot deportācijas un to upurus, Tīnožos pulcējās politiski represētie pie piemiņas akmens, savukārt pēc tam atceres pasākumā Tīnožu tautas namā. Lai gan šogad aprit jau 75 gadi kopš deportācijām, joprojām politiski represētie un to tuvinieki spilgti atcerās to laiku. Mēs jau vairākas ģimenes braucām uz Latviju, un tur pārdeva žāvētu samu. Kaut ko tik garšīgu es savā dzīvē neesmu ēdus. Un tad mēs iebraucām Rīgas stacijā. Un tad man bija 8 gadi, un tur Staļins šitā stāv. Un es uzreiz tādā skaļā balsī, jau tā droša bija. Es saku, oho, kāds Staļins izļepīts. Mamma saka, kurš meitiņi nerunā tik skaļi, vai ne? Es domāju, kā mana māte to spēja, jo mamma bija ļoti stingra. Un neviens no bērniem mēs nedrīkstējām ģimenē runāt krieviski. Neviens. Tur tūlīt mamma bija stingra, tūlīt bija pa pakausi, un par to vispār negāja runa. Līdzīgi stāsti ir arī tiem, kas pulcējās represēto piemiņas vietā Ogrē. Kad mēs iebraucām tur Sasnovkā, kad tie krievi skrēja un maizi met, tā kā badiscietēji. Kāpēc tā maizi met? Nezinu, viņi jau vienmēr gribējuši mūs pazemot. Es domāju, ka pie mums arī var tas notikt. No krieviem var visu sagaidīt. Tur tāda tauta melo visu mūžu. Tā kā es ar krieviem tur augu, es viņus ļoti labi zinu. Daudz arī atzina, ka šo laiku atcerēties kļūst arvien grūtāk, jo apzinās, ka mums blakus Ukrainā jau 3. gadu notiek karš pret agresoru valsti Krieviju. Mums ļoti jāgatavojas šeit. Jaunatnē ļoti jāsagatavo, lai nebūtu tā kā 49. gadā. Viņi tagad ir tādā pašā stāvoklī, kā mēs bijām, ka lopvagonos izveda mūs. Jo es klausījos, ka tur daudz bērnus aizved uz Sibīriju. Tas pats variants. Gribam mieru, gatavojamies karam. Ja mēs būsim spēcīgi, mēs būsim vienoti un nesašķelti, un mēs apzināsimies to, kāds mums ir kaimiņš, un stāsimies zemesardzē, un būsim gatavi aizstāvēt savu zemi, tad arī šeit neviens savu degunu neiebāzīs. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumi notika arī Lēdmenē, Madlienā, Meņģelē, Rembatē un Taurupē.